Kur Latvijā tev ir vismīļākā vieta? Vai drīzāk tāda vieta, kur tu jūti kaut kādu enerģijas pieplūdumu un kur tu jūti idejas skrienam tev pretī? Tāda viena konkrēta vieta nav. Bet, teiksim, pirmā vieta, kas ienāca no kaut kādas zemūziņas prātā, bija, teiksim, Jumūras ezerkrasts. Mēs radījām albumu un tam līdzīgi vidi, teiksim, kaut kāds Latvijas tipiskais spriežu, egļu mešs, ezers. Un kaut kā visvairāk es sev spēju identificēt ar kaut kādiem ezeru ūdeņiem. Nu, teiksim, ja runā par tādu dabu, kur mums ik laikam vienkārši brauc tāpat pastaigāties kaut kāds, nezinu. Kāpēc ezeru? Nezinu, pēc kā jūras. No sāls. Pat ne sāls, vienkārši arī, nezinu, es sieviņi runājam par to. Nu, jūra kaut kā liekas tāda, protams, tas ir varens spēks, bet kaut kā drusciņi tas viss netveram. Ne, tu tāds, kaut kā, vismaz manam cilvēku prātam prasāt vismaz aptvert kaut kādu robežu, lai tu kaut kādas robežas nospraust. Pat robeža, kas nav nepārkāpjama, bet rožam kaut kāds kontrolpunkts, kaut kāda atskaita, kaut kas tāds. Un jūra man tā līdz galam nē. Vai tu piekrīti tam, ka daba ir ļoti būtisks elements, kas veido to, kādu mēs esam? Nu, piemēram, kā tu izjūti šo dabas ietekmi uz to, ko tu dari? Un vai tu izjūti? Ar katru gadu es izjūtu arvien vairāk, jo kaut kādas pārdomas par tādām pamatvērtībām, par kaut kādu pasaules lietu kārtību. Un, teiksim, vakar vēl mēs atgriezāmies no radošās nometnes ar grupu, un viss jau bija novāks. Mēs pirms došanās prom mēs tā kā maltīti gatavojām. Tur kas kurināja pavaru, tur gaļu, cepu, griez salātus, un viss bija izdarīts. Un vienkārši bija kādu laiku jāpagaid, apgulāmies Undīna zālē, kaut kur runājām, un tieši runājām par to, teiksim, cik svarīgi mūsdienās, ka vai basām kājām cilvēks ir pārstājis staigāt un par kaut kādā enerģijas līmenī, kaut kādā šī pašā tautas dziesmā saprastītajā līmenī, tu esi pārstājis būt kontaktā ar zemi. Mēs esam ielikuši, kā pasaka, tādu blīvīt visu laiku, viss starp zemi. Un tad vēl te ieliktie akmeņi. Un viss akmeņi, asfalts un flīzes un viss pārējie, kas mūs nodala no zemes. Un kaut vai tāda lieta, tas ir, teiksim, arī cik būtiski ir vasarā basām kājām pastaigāt, lai tu vēl pilnīgāk saprast, par ko tajās tautas dziesmās, ko tu minēji, ir rakstīts un kas ir domāts. Un arī visādos kaut kādos filozofiskos aspektos. Tu esi kontaktā ar to dabu un zemi, un tu arī varbūtība, ka tu kādu dienu kaut ko sapratīsi, ir drusciņi lielāka.